Dokuments numur 3. Dieva raksturības. Dievs ir visur klātesošs. Vispārējais tēvs valda pār mūžības loku, bet viņš valda vietējos visumos savu paradīzes radītāju dēlu personās, tāpat kā viņš dāvā dzīvību caur šiem dēliem. Dievs mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlos. Šie Dieva radītāju dēli ir viņa paša personīga izpausme laika sektoros un virpuļojošo planētu bērniem telpas evolūcijas visumos. Augsti personificētie Dieva dēli ir skaidri saskatāmi zemākajām radīto intelektu kārtām, un tādējādi viņi kompensē bezgalīgā un tāpēc mazāk saskatāmā tēva neredzamību. Vispārējā tēva paradīzes radītāju dēli ir atklāsme citādi neredzamai būtnei, kas ir neredzama mūžības loku un paradīzes dievību personību absolūtuma un bezgalības dēļ. Radīšana diez vai ir Dieva raksturība, drīzāk tas ir viņa darbīgās dabas kopums, un šī universālā radīšanas funkcija mūžīgi izpaužas, jo to nosaka un kontrolē visas pirmā avota un centra bezgalīgās un dievišķās realitātes saskaņotās raksturības. Mēs patiesi šaubāmies, vai kādu dievišķās dabas īpašību var uzskatīt par pārāku pār citām, bet ja tā būtu, tad dievības radītāja daba būtu pārāka par visām citām dabām, darbībām un īpašībām. Un dievības radītāja daba sasniedz kulmināciju universālajā patiesībā par Dieva tēvību. Sadaļa numur 1. Dieva visuresamība. Vispārējā tēva spēja būt visur klātesošam un vienlaicīgi veido viņa visuresamību. Tikai Dievs var būt divās vietās, neskaitāmās vietās, vienlaicīgi. Dievs ir vienlaikus klātesošs debesīs augšā un virs zemes apakšā, kā psalmu dziedātājs izsaucās: kurplēs aizeju no tava gara, jeb kurplēs bēgu no tava vaiga. Vai es esmu Dievs, kas ir tuvus, un ne Dievs, kas ir tālu, saka tas kungs. Vai es nepildu debesis un zemi? Vispārējais tēvs visu laiku ir klātesošs visās sava plašā radītā visuma daļās un sirdīs. Viņš ir tā pilnība, kas visu visur piepilda un kas visu visos dara. Un turklāt viņa personības jēdziens ir tāds, ka debesis, visums, un debesu debesis, visumu visums, viņu nevar aptvert. Ir burtiski taisnība, ka Dievs ir viss un visā, bet pat tas vēl nav viss Dievs. Bezgalīgo var pilnībā atklāt tikai bezgalībā. Cēloni nekad nevar pilnībā izprast, analizējot sekas. Dzīvais Dievs ir neizmērojami lielāks par radītā kopumu, kas radies viņa neierobežotās brīvās gribas radošo aktu rezultātā. Dievs ir atklāts visā kosmosā, bet kosmos nekad nevar saturēt vai aptvert visu Dieva bezgalību. Tēva klātbūtne nepārtraukti patruļē meistara visumu. Viņa iziešana ir no debesu gala un viņa riņķojums līdz to galiem, un nekas nav apslēpts no tā gaismas. Radība ne tikai pastāv Dievā, bet Dievs arī dzīvo radībā. Mēs zinām, ka paliekam viņā, jo viņš dzīvo mūsos. Viņš mūs ir devis savu garu. Šī dāvana no paradīzes tēva ir cilvēka neatņemams pavadonis. Viņš ir vienmēr klātesošs un visu caurstrāvojošs Dievs. Mūžīgā tēva gars ir apslēpts katra mirstīgā bērna prātā. Cilvēks dodas meklēt draugu, kamēr tieši šīs drauds dzīvo viņa paša sirdī. Patiesais Dievs nav tālu, viņš ir daļa no mums, viņa gars runā no mums. Tēvs dzīvo bērnā, Dievs vienmēr ir ar mums, viņš ir mūžīgā likteņa vadošais gars. Patiesi par cilvēku rasi ir teikts: jūs esat no Dieva, jo kas paliek mīlestībā, paliek Dievā un Dievs viņā. Pat darot ļaunu, tu moki mītošo Dieva dāvanu, jo domu saskaņotājam ir jāiziet cauri ļaunas domāšanas sakām kopā ar cilvēka prātu, kurā tas ir ieslodzīts. Dieva visuresamība patiesībā ir daļa no viņa bezgalīgās dabas. Telpa dievībai nav šķērslis. Dievs pilnībā un bez ierobežojumiem ir saskatāmi klātesošs tikai paradīzē un centrālajā visumā. Viņš nav šādi novērojami klātesošs radītajos visumos ap Havonu, jo Dievs ir ierobežojis savu tiešo un faktisko klātbūtni, atzīstot laika un telpas visumu līdzvērtīgo radītāju un valdnieku suverenitāti un dievišķās prerogatīvas.
Tāpēc dievišķās klātbūtnes jēdzienam ir jāpieļauj plašs izpausmes veidu un kanālu klāsts, kas ietver mūžīgā dēla, bezgalīgā gara un paradīzes salas klātbūtnes. Nevienmēr ir iespējams atšķirt Dieva tēva klātbūtni no viņa mūžīgo līdzgaitnieku un aģentu darbības. Tik pilnīgi viņi izpilda visas viņa nemainīgā nodoma bezgalīgās prasības. Bet tā nav ar personības aploku un saskaņotājiem. Šeit Dievs darbojas unikāli, tieši un ekskluzīvi. Vispārējais vadītājs ir potenciāli klātesošs paradīzes salas gravitācijas aplokos visās visuma daļās vienmēr un vienādā mērā, atbilstoši masai, reaģējot uz fiziskajām prasībām pēc šīs klātbūtnes, un visas radības raksturīgās dabas dēļ, kas liek visām lietām pieķerties un pastāvēt viņā. Tāpat pirmais avots un centrs ir potenciāli klātesošs nenosacītajā absolūtā, mūžīgās nākotnes neradīto visumu krātuvē. Tājādi Dievs potenciāli caurstrāvo pagātnes, tagadnes un nākotnes fiziskos visumus. Viņš ir tās augtās materiālās radības saskaņotības pirmatnējais pamats. Šīs nedzīvais dievības potenciāls kļūst aktuāls šur un tur visā fizisko eksistenču līmenī, neizskaidrojami iejaucoties kādam no viņa ekskluzīvajiem aģentiem visuma darbības arēnā. Dieva prāta klātbūtne ir saistīta ar kopīgā darboņa, bezgalīgā gara absolūto prātu. Bet galīgajos radītajos visumos to labāk var saskatīt paradīzes meistara garu visur funkcionējošajā kosmiskajā prātā. Tāpat kā pirmais avots un centrs ir potenciāli klātesošs kopīgā darboņa prāta aplokos, tāpat viņš ir potenciāli klātesošs vispārējā absolūtā spriegumos. Bet cilvēka kārtas prāts ir kopīgā darboņa meitu, evolūcijas visumu dievišķo kalpoņu dāvana. Vispārējā tēva visur klātesošais gars ir saskaņots ar mūžīgā dēla universālā gara klātbūtnes funkciju un dievības absolūtā mūžīgo dievišķo potenciālu. Bet ne mūžīgā dēla un viņa paradīzes dēlu garīgā darbība, ne bezgalīgā gara prāta dāvanas šķiet neizslēdz domu saskaņotāju, Dieva mītošo fragmentu, tiešo darbību viņa radīto bērnu sirdīs. Attiecībā uz Dieva klātbūtni planētā, sistēmā, zvaigznājā vai visumā, šādas klātbūtnes pakāpe jebkurā radīšanas vienībā ir augstākās būtnes evolūcijas klātbūtnes pakāpes mērs. To nosaka plašās visuma organizācijas līdz pat sistēmām un planētām masveida Dieva atzišana un lojalitāte viņam. Tāpēc dažreiz, cerot saglabāt un aizsargāt šīs Dieva dārgās klātbūtnes fāzes, kad dažas planētas vai pat sistēmas ir iegrimušas dziļā garīgā tumsā, tās tiek noteiktā nozīmē pakļautas karantīnai vai daļēji izolētas no saskarsmes ar lielākām radīšanas vienībām. Un tas viss, kā tas darbojas Urantijā, ir garīga aizsardzības reakcija no vairuma pasauļu puses, lai cik vien iespējams pasargātu sevi no ciešanām, ko rada atsvešinošās darbības, ko veic spītīga, ļauna un dumpīga minoritāte. Lai gan tēvs vecāku lokā aptver visus savus dēlus, visas personības, viņa ietekme tajos ir ierobežota ar viņu izcelsmes attālumu no dievības otrās un trešās personas un palielinās, tuvojoties viņu likteņa sasniegšanai šajos līmeņos. Dieva klātbūtnes fakts radību prātos ir atkarīgs no tā, vai tajos mīt tēva fragmenti, piemēram noslēpumainie uzraugi, bet viņa efektīvo klātbūtni nosaka sadarbības pakāpe, ko šiem mītošajiem saskaņotājiem sniedz prāti, kuros tie uzturas. Tēva klātbūtnes svārstības nav saistītas ar Dieva mainīgumu. Tēvs neatkāpjas vientulībā, jo viņš ir ticis aizvainots. Viņa pieķeršanās nav atsvešināta radības pārkāpuma dēļ. Drīzāk, būdami apveltīti ar izvēles spēku attiecībā uz viņu pašu, viņa bērni, izmantojot šo izvēli, tieši nosaka tēva dievišķās ietekmes pakāpi un ierobežojumus savās sirdīs un dvēselēs. Tēvs mums ir brīvi dāvājis sevi, bez ierobežojumiem un bez labvēlības. Viņš nešķiro personas, planētas, sistēmas vai visumus. Laika sektoros viņš piešķir atšķirīgu godu tikai Dieva septiņkārtīgā paradīzes personībām, galīgo visumu līdzvērtīgajiem radītājiem. Sadaļa numur 2. Dieva bezgalīgais spēks. Visi visumi zina,
ka Kungs Dievs visvarenais valda. Šīs pasaules un citu pasauļu lietas tiek dievišķi pāraudzītas. Viņš dara pēc sava prāta debesu pulkos un starp zemes iedzīvotājiem. Mūžīgi ir taisnība, nav varas kā vien no Dieva. Robežās tam, kas ir saskaņā ar dievišķo dabu, ir burtiski taisnība, kā ar Dievu viss ir iespējams. Ilgstošie tautu, planētu un visumu evolūcijas procesi ir zem visuma radītāja un administratora pilnīgas kontroles un attīstās saskaņā ar vispārējā tēva mūžīgo nodomu, norisinoties harmonijā un kārtībā un saskaņā ar visgudro Dieva plānu. Ir tikai viens likumdevējs. Viņš uztur pasaules telpā un virpina visumus ap mūžīgā riņķojuma bezgalīgo loku. No visām dievišķajām raksturībām viņa visvarenība, īpaši kā tā dominē materiālajā visumā, ir vislabāk saprotamā. Uzlūkojot kā nedzīvu parādību, Dievs ir enerģija. Šis fiziskā fakta apgalvojums balstās uz neaptveramu patiesību, ka pirmais avots un centrs ir visu telpas universālo fizisko parādību pirmatnējais cēlonis. No šīs dievišķās darbības rodas visa fiziskā enerģija un citas materiālās izpausmes. Gaisma, tas ir gaisma bez siltuma, ir vēl viena no dievību nedzīvajām izpausmēm. Un ir vēl viena nedzīvās enerģijas forma, kas Urantijā ir praktiski nezināma. Tā vēl nav atzīta. Dievs kontrolē visu spēku. Viņš ir izveidojis ceļu zibenim. Viņš ir noteicis visu enerģiju aplokus. Viņš ir noteicis laiku un veidu, kā izpaužas visas enerģijas matērijas formas. Un visas šīs lietas tiek mūžīgi turētas viņa mūžīgajā tvērienā, gravitācijas kontrolē, kas centrēta zemākajā paradīzē. Mūžīgā Dieva gaisma un enerģija tādējādi mūžīgi riņķo ap viņa majestātisko aploku, bezgalīgo, bet sakārtoto zvaigžņu pulka gājienu, kas veido visumu. Visa radība mūžīgi riņķo ap visu lietu un būtņu paradīzes personības centru. Tēva visvarenība attiecas uz visu esošo dominanci absolūtajā līmenī, kur trīs enerģijas – materiālā, prāta un garīgā – nav atšķiramas viņa visu vietu avota tuvumā. Radības prāts, nebūdams ne paradīzes monota, ne paradīzes gars, tieši nereaģē uz vispārējo tēvu. Dievs saskaņojas ar nepilnības prātu, ar Urantijas mirstīgajiem caur domu saskaņotājiem. Vispārējais tēvs nav pārējošs spēks, mainīga vara vai svārstīga enerģija. Tēva spēks un gudrība ir pilnīgi pietiekami, lai tiktu galā ar jebkādām un visām visuma ārkārtas situācijām. Kad rodas cilvēka pieredzes ārkārtas situācijas, viņš tās visas ir paredzējis, un tāpēc viņš nereaģē uz visuma lietām atrauti, bet gan saskaņā ar mūžīgās gudrības diktātu un saskaņā ar bezgalīgā sprieduma mandātiem. Neatkarīgi no izskata, Dieva spēks visumā nedarbojas kā akls spēks. Rodas situācijas, kurās šķiet, ka ir pieņemti ārkārtas lēmumi, ka ir apturēti dabas likumi, ka ir atzītas nepareizas pielāgošanas un ka tiek mēģināts situāciju labot, bet tā nav. Šādi priekšstati par Dievu rodas no jūsu skatpunkta ierobežotā diapazona, no jūsu sapratnes galīguma un no jūsu pārskata ierobežotā apjoma. Šāda Dieva nepareiza izpratne ir saistīta ar jūsu dziļo nezināšanu par valstības augstāko likumu esamību, tēva rakstura diženumu, viņa raksturības bezgalību un viņa brīvas gribas faktu. Dieva gara apdzīvotās planētu radības, kas izkaisītas šur un tur pa telpas visumiem, ir tik gandrīz bezgalīgas skaitā un kārtībā, to intelekti ir tik dažādi, to prāti ir tik ierobežoti un dažreiz tik rupji, to redze ir tik sašaurināta un lokalizēta, ka ir gandrīz neiespējami formulēt likumu vispārinājumus, kas adekvāti izteiktu tēva bezgalīgās raksturības un vienlaikus būtu kaut cik saprotami šīm radītajām intelektiem. Tāpēc jums, radībai, daudzi Dieva akti, kas mūs tik ļoti satrauc un mulsina, ir visgudrības lēmumu un galīgo spriedumu rezultāts, kas dod spēku kopīgajam darbonim izpildīt bezgalīgā prāta nemaldīgās gribas izvēli, īstenot pilnības personības lēmumus, kuras pārskats, redzējums un rūpes aptver visu viņa plašās un tālu izplatītās radības augstāko un mūžīgo labklājību.
Tājādi jūsu atrautais, sekcionālais, galīgais, rupjais un ļoti materialistiskais skatpunkts un jūsu būtnes dabā ietvertie ierobežojumi veido tādu šķērsli, ka jūs nespējat redzēt, saprast vai zināt daudzu dievišķo aktu gudrību un laipnību, kas jums šķiet tik satriecoši nežēlīgi un kam šķiet raksturīga pilnīga vienaldzība pret jūsu līdzcilvēku komfortu un labklājību, planetāro laimi un personīgo labklājību. Tieši cilvēka redzes ierobežojumu dēļ, jūsu ierobežotās sapratnes un galīgās izpratnes dēļ, jūs nepareizi saprotat Dieva motīvus un sagarzojat viņa mērķus. Bet daudzas lietas notiek evolūcijas pasaulēs, kas nav vispārējā tēva personīgi darbi. Dievišķā visvarenība ir pilnīgi saskaņota ar citām Dieva personības raksturībām. Dieva spēks parasti ir ierobežots savā visuma garīgajā izpausmē tikai ar 3 nosacījumiem vai situācijām. 1. Ar Dieva dabu, īpaši ar viņa bezgalīgo mīlestību, ar patiesību, skaistumu un labestību. 2. Ar Dieva viļu, ar viņa žēlastības kalpošanu un tēvišķīgajām attiecībām ar visuma personībām. 3. Ar Dieva likumu, ar mūžīgās paradīzes trīsvienības taisnīgumu un tiesiskumu. Dievs ir neierobežots spēkā, dievišķs dabā, galīgs gribā, bezgalīgs raksturībās, mūžīgs gudrībā un absolūts realitātē. Bet visas šīs vispārējā tēva īpašības ir vienotas dievībā un vispārēji izpaustas paradīzes trīsvienībā un trīsvienības dievišķajos dēlos. Citādi, ārpus paradīzes un centrālā Havonas visuma, viss, kas attiecas uz Dievu, ir ierobežots ar augstākā evolūcijas klātbūtni, nosacīts ar ultimālā izrietošo klātbūtni un koordinēts ar 3 eksistenciālajiem absolūtiem – dievības, vispārējo un nenosacīto. Un Dieva klātbūtne ir šādi ierobežota, jo tāda ir Dieva griba. Sadaļa numur 3. Dieva vispārējās zināšanas. Dievs zina visu. Dievišķais prāts apzinās un ir pazīstams ar visas radības domām. Viņa zināšanas par notikumiem ir universālas un pilnīgas. Dievišķās būtnes, kas nāk no viņa, ir daļa no viņa. Tas, kurš sver mākoņus, ir arī pilnīgs zināšanās. Tā kunga acis ir visās vietās. Jūsu lielais skolotājs teica par nenozīmīgo zvirbuli: neviens no tiem nekritīs zemē bez mana tēva ziņas, un arī pat jūsu galvas mati ir saskaitīti. Viņš zina zvaigžņu skaitu, viņš tās visas sauc vārdā. Vispārējais tēvs ir vienīgā personība visā visumā, kas patiešām zina zvaigžņu un planētu skaitu kosmosā. Visas katra visuma pasaules ir pastāvīgi Dieva apziņā. Viņš arī saka: es patiesi esmu redzējis savas tautas ciešanas, esmu dzirdējis viņu saucienus un zinu viņu bēdas. Jo tas kungs skatās no debesīm, viņš redz visus cilvēku dēlus. No savas mājvietas viņš skatās uz visiem zemes iedzīvotājiem. Katrs radītais bērns var patiesi teikt: viņš zina ceļu, ko es eju, un kad viņš mani būs pārbaudījis, es iznākšu kā zelts. Dievs zina mūsu nosēšanos un mūsu celšanos. Viņš saprot mūsu domas no tālienes un ir pazīstams ar visiem mūsu ceļiem. Visas lietas ir kailas un atklātas tā acīm, ar ko mums darīšana. Un katram cilvēkam vajadzētu būt patiesam mierinājumam saprast, ka viņš zina tavu uzbūvi. Viņš atceras, ka tu esi pīšļi. Jēzus, runājot par dzīvo Dievu, teica: jūsu tēvs zina, kas jums vajadzīgs, pat pirms jūs viņu lūdzat. Dievam ir neierobežota vāra zināt visu. Viņa apziņa ir universāla. Viņa personīgais aploks aptver visas personības, un viņa zināšanas pat par zemākajām radībām tiek papildinātas netieši caur dievišķo dēlu lejupējošo virkni un tieši caur mītošajiem domu saskaņotājiem. Un turklāt bezgalīgais gars ir visu laiku visur klātesošs. Mēs neesam pilnīgi pārliecināti, vai Dievs izvēlas iepriekš zināt grēka notikumus. Bet pat ja Dievs zinātu savu bērnu brīvās grības aktus, šāda priekšzināšana nekādā veidā neatceļ viņu brīvību. Viena lieta ir droša – Dievs nekad netiek pārsteigts. Visvarenība nenozīmē spēju darīt nedarāmo, nedievišķo aktu. Tāpat viszinība nenozīmē nezināmā zināšanu.
bet šādus apgalvojumus diez vai var padarīt saprotamus galīgajam prātam. Radība diez vai var saprast radītāja gribas diapazonu un ierobežojumus. Sadaļa numur 4. Dieva neierobežotība. Viņa sevis secīgā dāvāšana visumam, ka tie tiek radīti, nekādā veidā nemazina varas potenciālu vai gudrības krājumu, kas turpina mājot un atpūsties dievības centrālajā personībā. Spēka, gudrības un mīlestības potenciālā Tēvs nekad nav mazinājis neko no sava īpašuma, nedz arī ticis atņemts kāds no viņa krāšņās personības atribūtiem. Kā rezultātā viņš nesautīgi dāvājis sevi paradīzes dēliem, savām pakļautajām radībām un to daudzajām radībām. Katras jaunas visuma radīšanas prasa jaunu gravitācijas pielāgošanu, bet pat ja radīšana turpinātos bezgalīgi, mūžīgi, pat līdz bezgalībai, tā ka galu galā materiālā radīšana pastāvētu bez ierobežojumiem, tomēr kontroles un koordinācijas spēks, kas mīt paradīzes salā, tiktu atrasts vienāds un pietiekams, lai pārvaldītu, kontrolētu un koordinētu šādu bezgalīgu visumu. Un pēc šīs neierobežotās spēka un varas dāvāšanas bezgalīgam visumam, bezgalīgais joprojām būtu pārpildīts ar tādu pašu spēka un enerģijas pakāpi, nenosacītais absolūts joprojām būtu nemazināts, Dievam joprojām būtu tāds pats bezgalīgs potenciāls, it kā spēks, enerģija un vara nekad nebūtu izlieti, lai apveltītu visumu pēc visuma. Un tāpat ir ar gudrību. Fakts, ka prāts tik brīvi tiek izplatīts valstību domāšanai, nekādā veidā nenabadzina dievišķās gudrības centrālo avotu. Kad visumi vairojas un valstību būtnes skaitā pieaug līdz sapratnes robežām, ja prāts turpina bezgalīgi tik dāvāts šīm augstās un zemās kārtas būtnēm, Dieva centrālā personība joprojām aptvers to pašu mūžīgo, bezgalīgo un visgudro prātu. Fakts, ka viņš sūta no sevis gara vēstnešus, lai tie mājotu vīriešos un sievietēs jūsu pasaulē un citās pasaulēs, nekādā veidā nemazina viņa spēju funkcionēt kā dievišķa un visvarena gara personība, un nav absolūti nekādu ierobežojumu šādu gara uzraugu apjomam vai skaitam, ko viņš var un drīkst sūtīt. Šī sevis dāvāšana savām radībām rada neierobežotu, gandrīz neiedomājamu nākotnes iespēju progresīvām un secīgām eksistencēm šiem dievišķi apveltītajiem mirstīgajiem. Un šī bagātīgā sevis izplatīšana, kā šīs kalpojošās gara būtnes, nekādā veidā nemazina gudrības un patiesības un zināšanu pilnīgu, kas mīt visgudrā, viszinošā un visvarenā Tēva personā. Laika mirstīgajiem ir nākotne, bet Dievs mīt mūžībā. Lai gan es nāku no dievības mājvietas tuvuma, es nevaru uzņemties runāt ar pilnīgu sapratni par daudzu dievišķo raksturību bezgalību. Tikai prāta bezgalība var pilnībā aptvert eksistences bezgalību un darbības mūžību. Mirstīgais cilvēks nekādi nevar zinātu debesu Tēva bezgalību. Galīgais prāts nevar izdomāt šādu absolūtu patiesību vai faktu, bet šis pats galīgais cilvēks var patiesi sajust, burtiski piedzīvot, pilnu un nemazinātu šāda bezgalīga Tēva mīlestības ietekmi. Šādu mīlestību var patiesi piedzīvot, lai gan pieredzes kvalitāte ir neierobežota, šādas pieredzes daudzums ir stingri ierobežots ar cilvēka spēju garīgi uzņemt un ar saistīto spēju mīlēt Tēvu atpakaļ. Galīgā, bezgalīgo īpašību novērtēšana tālu pārsniedz radības loģiski ierobežotās spējas, jo mirstīgais cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla, viņā dzīvo bezgalības fragments. Tāpēc cilvēka tuvākā un dārgākā pieeja Dievam ir caur mīlestību, jo Dievs ir mīlestība. Un visas šādas unikālas attiecības ir faktiskā pieredze kosmiskajā socioloģijā radītāja radības attiecībās. Tēva, bērna pieķeršanās. Sadaļa numur 5. Tēva augstākā valdīšana. Saskarsmē ar pēc Havonas radītajiem visumiem vispārējais Tēvs neizmanto savu bezgalīgo varu un galīgo autoritāti tiešā pārraidē, bet gan caur saviem dēliem un viņu pakļautajām personībām. Un Dievs to visu dara pēc savas brīvās gribas. Jebkādas un visas deleģētās varas, ja rastos nepieciešamība, ja tāda būtu dievišķā prāta izvēle, varētu tikt izmantotas tieši,
bet parasti šāda darbība notiek tikai tad, ja deleģētā personība neizpilda dievišķo uzticību. Tādos laikos un šādas nepildīšanas gadījumā un dievišķās varas un potenciāla rezervācijas robežās Tēvs rīkojas neatkarīgi un saskaņā ar savas izvēles mandātiem, un šī izvēle vienmēr ir nemaldīgas pilnības un bezgalīgas gudrības izvēle. Tēvs valda caur saviem dēliem, lejup pa visu organizāciju ir nepārtraukta valdnieku ķēde, kas beidzas ar planēta prinčiem, kuri vada tēva plašo valdījumu evolūcijas sfēru likteņus. Tas nav tikai poētisks izteiciens, kas izsaucās zeme pieder tam kungam un tās pilnība. Viņš noceļ ķēniņus un ieceļ ķēniņus. Visaugstākie valda cilvēku valstībās. Cilvēku sirdžu lietās vispārējam tēvam nevienmēr var būt sava griba, bet planētas vadībā un liktenī dieviškais plāns valda. Gudrības un mīlestības mūžīgais nodoms triumfē. Jēzus teica: Mans tēvs, kas man tos devis, ir lielāks par visiem, un neviens nevar tos izraut no mana tēva rokas. Kad jūs ieskatāties Dieva gandrīz neierobežotās radības daudzveidīgajos darbos un redzat tās satriecošo milzīgumu, jūs varat svārstīties savā priekšstatā par viņa primaritāti, bet jums nevajadzētu nepieņemt viņu kā droši un mūžīgi tronī sēdošu visu lietu paradīzes centrā un kā visu inteliģento būtņu labvēlīgo tēvu. Ir tikai viens Dievs un visu tēvs, kas ir pār visiem un visos, un viņš ir pirms visa un viss pastāv viņā. Dzīves nenoteiktība un eksistences mainīgums nekādā veidā neatspesko Dieva universālās suverenitātes jēdzienu. Visa evolūcijas radību dzīve ir pakļauta noteiktām neizbēgamībām. Apsveriet sekojošo. 1. Vai drosme, rakstura spēks, ir vēlama? Tad cilvēkam jāaug vidē, kas prasa cīnu ar grūtībām un reakciju uz vilšanos. 2. Vai altruisms, kalpošana saviem līdzcilvēkiem, ir vēlams? Tad dzīves pieredzē jānodrošina saskare ar sociālās nevienlīdzības situācijām. 3. Vai cerība, uzticības diženums ir vēlama? Tad cilvēka eksistencē pastāvīgi jāsaskaras ar nedrošību un atkārtotu nenoteiktību. 4. Vai ticība, cilvēka domas augstākais apgalvojums, ir vēlama? Tad cilvēka prātam jāatrodas tajā grūtajā situācijā, kur tas vienmēr zina mazāk nekā var ticēt. 5. Vai patiesības mīlestība un vēlme doties, kurp tā ved, ir vēlama? Tad cilvēkam jāaug pasaulē, kur ir klāt kļūda un vienmēr iespējama nepatiesība. 6. Vai ideālisms, dievišķā tuvošanas jēdziens, ir vēlams? Tad cilvēkam jācīnās relatīva labestības un skaistuma vidē, apkārtnē, kas stimulē neapslāpējamu tiekšanos pēc labākām lietām. 7. Vai lojalitāte, uzticība augstākajam pienākumam ir vēlama? Tad cilvēkam jāturpina darboties nodevības un dezertēšanas iespēju vidū. Uzticības drosme pienākumam slēpjas netiešajā nepildīšanas bīstamībā. 8. Vai nesautība, pašaizliedzības gars ir vēlama? Tad mirstīgajam cilvēkam jādzīvo aci pret aci ar neizbēgama nepārtrauktu kliekšanu pēc atzinības un goda. Cilvēks nevarētu dinamiski izvēlēties dievišķo dzīvi, ja nebūtu paša dzīves, no kuras atteikties. Cilvēks nekad nevarētu glābjoši pieķerties taisnīgumam, ja nebūtu potenciāla ļaunuma, kas paaugstinātu un atšķirtu labuma ar kontrastu. Vai prieks, laimes apmierinājums ir vēlams? Tad cilvēkam jādzīvo pasaulē, kur sāpju alternatīva un ciešanu iespējamība ir vienmēr klātesošas pieredzes iespējas. Visā visumā katra vienība tiek uzskatīta par daļu no kopuma. Daļas izdzīvošana ir atkarīga no sadarbības ar kopuma plānu un mērķi, no sirds vēlmes un pilnīgas gatavības darīt tēva dievišķo gribu. Vienīgā evolūcijas pasaule bez kļūdām, nepārdomātas sprieduma iespējas, būtu pasaule bez brīva intelekta. Havonas visumā ir miljards pilnīgu pasauļu ar to pilnīgajiem iemītniekiem, bet evolūcijas cilvēkam jābūt kļūdīgam, ja viņš vēlas būt brīvs. Brīvs un nepieredzējis intelekts sākumā nevar būt vienmērīgi gudrs. Kļūdaina sprieduma, ļaunuma iespēja kļūst par grēku tikai tad, kad cilvēka griba apzināti apstiprina un apzināti pieņem apzinātu amorālu spriedumu.
Pilnīga patiesības, skaistuma un labestības novērtēšana ir raksturīga dievišķā visuma pilnībai. Havonas pasauļu iemītniekiem nav nepieciešams relatīvo vērtību līmeņu potenciāls kā izvēles stimuls. Šādas pilnīgas būtnes spēj identificēt un izvēlēties labo, ja nav nekādu kontrastējošu un domas rosinošu morālu situāciju. Bet visas šādas pilnīgas būtnes morālā dabā un garīgajā statusā ir tādas, kādas tās ir eksistences fakta dēļ. Tās ir pieredzes ceļā nopelnījušas progresu tikai sava iedzimtā statusa ietvaros. Mirstīgais cilvēks nopelna pat savu statusu kā augšupējs kandidāts ar savu ticību un cerību. Viss dievišķais, ko cilvēka prāts aptver un cilvēka dvēsele iegūst, ir pieredzes sasniegums. Tā ir personīgās pieredzes realitāte un tāpēc unikāls īpašums pretstatā Havonas nemaldīgo personību iedzimtajai labestībai un taisnīgumam. Havonas radības ir dabiski drosmīgas, bet tās nav drosmīgas cilvēciskā nozīmē. Tās ir iedzimti laipnas un uzmanīgas, bet diez vai altruistisks cilvēciskā veidā. Tās sagaida patīkamu nākotni, bet ne cerīgā, izsmalcinātā veidā, kā uzticīgs mirstīgais nenoteiktajās evolūcijas sfērās. Tām ir ticība visuma stabilitātei, bet tās ir pilnīgi svešas tai glābjošajai ticībai, ar kuru mirstīgais cilvēks paceļas no dzīvnieka statusa līdz paradīzes vārtiem. Tās mīl patiesību, bet nezina neko par tās dvēseli glābjošajām īpašībām. Tās ir ideālisti, bet tādas ir piedzimušas. Tās ir pilnīgi neziņā par ekstāzi, kļūstot par tādiem ar aizraujošu izvēli. Tās ir lojālas, bet nekad nav piedzīvojušas pilnīgas un inteliģentas uzticības pienākuma aizraušanos, saskaroties ar kārdinājumu nepildīt. Tās ir nesautīgas, bet nekad nav ieguvušas šādus pieredzes līmeņus ar lielisku karojoša es uzvaru. Tās bauda prieku, bet nesaprot prieka saldumu, izbēgot no sāpņu potenciāla. Sadaļa numur 6. Tēva primātisms. Ar dievišķu nesautību, pilnīgu dāsnumu, vispārējais tēvs atsakās no autoritātes un deleģē varu, bet viņš joprojām ir primārs. Viņa roka ir uz varenās sviras, kas nosaka universālo valstību apstākļus. Viņš ir rezervējis visus galīgos lēmumus un nemaldīgi valda ar savu mūžīgo nodomu visvareno veto scepteri ar neapstrīdamu autoritāti pār izstieptās, virpuļojošās un vienmēr riņķojošās radības, labklājību un likteni. Dieva suverenitāte ir neierobežota. Tā ir visas radības pamatfakts. Visums nebija neizbēgams. Visums nav nejaušība, nedz arī tas pastāv pats par sevi. Visums ir radīšanas darbs, un tāpēc ir pilnībā pakļauts radītāja gribai. Dieva griba ir dievišķa patiesība, dzīva mīlestība. Tāpēc evolūcijas visumu pilnveidojošās nadības raksturo labestība, tuvums dievišķībai, ar potenciālu ļaunumu, attālums no dievišķības. Visa reliģiskā filozofija agrāk vai vēlāk nonāk pie vienotas visuma valdīšanas, viena dieva jēdziena. Visuma cēloņi nevar būt zemāki par visuma sekām. Visuma dzīvības straumju un kosmiskā prāta avotam jābūt virs to izpausmes līmeņiem. Cilvēka prātu nevar konsekventi izskaidrot ar zemākas kārtas eksistences terminiem. Cilvēka prātu var patiesi izprast tikai atzīstot augstākas domas un mērķtiecīgas gribas kārtas realitāti. Cilvēks kā morāla būtne ir neizskaidrojams, ja netiek atzīta vispārējā tēva realitāte. Mehāniskais filozofs apgalvo, ka noraida ideju par universālu un suverēnu gribu, tieši to suverēno gribu, kuras darbību visuma likumu izstrādē, viņš tik dziļi ciena. Kādu netīšu cieņu mehānists izrāda likuma radītājam, kad viņš uzskata šādus likumus par pašdarbīgiem un pašizskaidrojošiem. Ir liela kļūda humanizēt Dievu, izņemot mītošo domu saskaņotāju jēdzienu. Bet pat tas nav tik stulbi, kā pilnībā mehanizēt pirmā lielā avota un centra ideju. Vai paradīzes tēvs cieš? Es nezinu. Radītāji dēli noteikti var un dažreiz cieš, tāpat kā mirstīgie. Mūžīgais dēls un bezgalīgais gars cieš pārveidotā nozīmē. Es domāju, ka vispārējais tēvs cieš, bet es nevaru saprast, kā. Varbūt caur personības aploku vai caur domu saskaņotāju un citu viņa mūžīgās dabas dāvanu individualitāti. Viņš ir teicis par mirstīgajām rasēm: visās jūsu ciešanās es ciešu. Viņš neapšaubāmi piedzīvo tēvišķu un simpātisku sapratni. Viņš var patiesi ciest, bet es nesaprotu tā dabu.
Visuma bezgalīgais un mūžīgais valdnieks ir spēks, forma, enerģija, process, modelis, princips, klātbūtne un idealizēta realitāte. Bet viņš ir vairāk. Viņš ir personisks. Viņš īsteno suverēnu gribu, piedzīvo dievišķības pašapziņu, izpilda vadoša prāta mandātus, tiecas pēc mūžīga nodoma realizācijas apmierinājumu un izpauž tēva mīlestību un pieķeršanos saviem visuma bērniem. Un visas šīs tēva personiskākās iezīmes var labāk saprast, novērojot tās, kā tās tika atklātas jūsu radītāja dēla, Mihaela, dāvāšanas dzīvē, kad viņš bija iemiesojies Urantijā. Dievs pa tēvs mīl cilvēkus, Dievs dēls kalpo cilvēkiem, Dievs gars iedvesmo visuma bērnus arvien augšupejošam piedzīvojumam atrast Dievu tēvu pa ceļiem, ko noteikuši Dievi dēli caur Dieva gara žēlstības kalpošanu. Būdams dievišķais padomdevējs, kas nozīmēts vispārējā tēva atklāsmes sniegšanai, esmu turpinājis ar šo izklāstu par dievības raksturībām.